Valmierā Lielās Talkas ietveros tiek sakoptas 26 publiskās pilsētas teritorijas, un viena no tām zaļā zona pie dzelzs tilta Gaujas labajā krastā. Šī ir tāda vieta, kas ir ļoti iecienīta valmieriešiem, gan pastaigu, gan velobraucējiem. Ja, līdz šim šī vietiņa bija tāda sarežģīta. Tikt pāri, maza laipiņa. Šodien izveidosim tādu pagaidu būvi. Nebūs viņa stabila vai ne, bet viņa ir pagaidu būvi, kas ilgus gadus kalpos, lai vienkārši vieglāk tikt pāri. Ja. Tā kā, mēģinām labiekārtot, ja, un Gaujas krasti tomēr mums ir interesanti ar to, protams, kad ik pa laikām viņi pārplūst pavasaros, jā, un tāpēc varbūt tādas lielas labiekārtojuma lietas ir grūti šeit kaut ko darīt un veidot, jā, bet no otras puses, protams, var sakārtot to, lai vasarā vismaz šeit ir patīkama vieta, kur atpūsties. Gaujas piekrastes labiekārtošanas darbos un tiltuņu veidošanā šogad piedalījās ne tikai vairāki Valmieras domas darbinieki, bet arī ministru prezidents, bijušais Valmieras mērs Mārs Kučinskis, kurš atzīst, Valmiera viņam vienmēr bijusi ļoti mīļa pilsēta un ir liels prieks satikt sen neredzētus cilvēkus un pilsētas aktīvistus. Viņš arī norāda, ir milzīgs gandarījums redzēt, cik strauji Valmiera attīstās. Man patīk šis Valmieras tā teikt, jaunā tradīcija. Viens ir arī sakopt visu, bet otrs ir arī kaut ko uztaisīt jaunu priekš cilvēkiem. Es domāju, ka daudz jau nākošais nedēļa būs pārsteigti. Nomainot šo laipiņu pret kaut ko jau tādu skaistu. Un ja katrs savā vietā kaut ko jaunu vēl uzbūvēt un kaut ko priekš cilvēkiem izdarīt, es kļūtu aizvien labāk un skaistāk. Kad tiltiņš pār Ģīmes upīti gatavs, dodamies tālāk gar Gauju, kur gan lieli, gan mazi telcinieki sakopj upes piekrasti. Es apkokus, baitus, es atradu apzīmes. Mēs mēģinam iesaistīties diezgan aktīvi visā tajā pilsētas dzīvē, un tad arī Talka ir tāds diezgan, man šķiet, pašsaprotams turpinājums tam, kad mēs gribam, lai mums ir pašiem forši, kur atnākt pastaigāties, un ir tas laiks, vieta, kur labi pavadīt laiku, un tad ir jābūt skaisti un sakopti. Es šodien nesu zarus, vācu atkritumus un Rudolfu un nesu baļķus. Tad vasarā var nākt un sauļauties tīrā dabā, nevis netīrā. Lielās Talkas ietveros iedzīvotāji sakop arī Daliņu stadionu apkārtni, Sajūtu parku un mežus pie Valmieras estrādes. Mēs šodien tīrījām mežus, grābām lapas. Mums bija divas pļaviņas, šī pļaviņa, un tad tur pie stāvējām krastiem bišķi tālāk. Jā, mēs grābām lapas. Mēs krāmējām augu, mēs visi sakām. Tagad tā kā mēs bija atbildīgais par maisiem, man bija jāskatās, kur pietrūkst, kur nepietrūkst. Tad jāatdala un jāaizved prom, kad paliek pāri. Vidzemes Olimpiskais centrs tradicionāli piedalās arī Lielā Talkā, ir Lielo talkotāju pulkā. Un ir pievienojies mērķim šim, kas ir Latvijai uz 100 gadi, kļūt par zaļāko valstu pasaulē. Tad, protams, kopā ar saviem sadarbības partneriem, draugiem, Valmieras bērnu SOS ciemats, Valmieras bērnu sporta skola, tāpat arī mazie viesturieši bija klāt un Nordea banka, Valmieras filiāla. Tā kā padarījām labus darbus, sakopām gan Daliņu stadionu apkārtni, gan iekšā teritoriju. Tāpat jaunieši darbojās šeit Sajūtu parkā, grāba lapas, veica dažādus labiekārtošanas darbus un tā kā gatavojamies sezonai. Tā kā laba diena, kas ir padarīta, un par to paldies visiem.